Dāmas un kungi, labdien! Mēs šodien esam Lighthouse Magic mājā. Māja ir būvniecības procesā, notiek daudzas būvdarbi šobrīd, un tieši tāpēc mēs vēlētos parādīt tādas galvenās un svarīgākās Lighthouse mājas elementus, īpašības un arī detaļas. Pievērsīsim uzmanību pamatiem, siltinājumam, jumtam un arī iekšējiem plānojumam. Nu ko, dosimies iekšā. Es vēlētos nedaudz uzsvērt, ar ko mūsu mājas ir īpašas. Un tās ir ļoti zīmīgi divas rakstura īpašības. Augsti, plaši griesti, šajā mājā, piemēram, 5,3 metru augstumā, un lieli, plaši logi. Tās ir mūsu mājas rozīnītes, par to mēs esam lepni un priecīgi. Savukārt, nākamā mājas ļoti zīmīgā iezīme un tendence ir GLT ribas. Tātad viņas ir rūpnieciski veidotas, īpaši kaltētas, līmētas un presētas. Tādā veidā mēs dabonam ļoti skaistu mājas nesošo konstrukciju, kur atrodas mājas iekšpusē, vienmēr drošībā, siltumā, sausumā. Un kā jūs redzat, arī mājā ir plašums, ir otrā stāva plašums, ir telpa, kuru neaizņem horizontāli vai dažādi citi kokmateriāli, un līdz ar to arī mansardas stāvu var veidot plašu, atvērtu un pielāgot jūsu vēlmēm. Šobrīd mēs esam nonākuši pie mūsu mājas siltinājuma pīrāga, un es labprāt detalizētu parādītu un pastāstītu, no kā tad mājas siltinājums sastāv. Tātad mājas iekšējais elements, kuru mēs liekam pie siltinājuma boksiem, ir 4 cm GLT plāksne, kas ir krāsot ar baltu beici, un tādā veidā uzliekot siltinājuma boksu klāt, iekšējā mājas apdara jau uzreiz ir pabeigta. Tālāk ir tvaika izolācijas plēve, kā jūs redzat, tad ir 20 cm kokmateriāls un 10 cm kokmateriāls, un viss ir pildīts ar 30 cm vati, un ārpusē ir tātad difūzijas membrāna, tālāk ir latojumi un fasāde. Un šāds pīrāgs ir gan sienā, gan jumtam. Tātad tādā veidā māja tiek ietverta apkārt. Vēl gribētu uzsvērt un piebilst, ka mājas siltinājuma paneļus mēs vedam jau uzreiz rūpnīcā ražotus. Tātad pēc māju ribu instalācijas mēs saliekam siltinājumu boksus. Tātad iekšpuse jau uzreiz ir gatava, mājas siltinājums ir gatavs, un tādā veidā mājas būvniecība notiek ļoti ātri, patīkami un vienkārši. Šobrīd notiek mājas starpsienu montāža. Tiek veidota gan guļamistabas, gan vannas istabas, gan arī uzreiz mansarda telpas. Un vēlos piebilst un uzsvērt, ka plānojumi mums ir daži, kurus varat izvēlēties, kur jau ir gatavi. Savukārt, ja jums ir savas vēlmes un savas īpašas vēlmes, mēs noteikti varam pie viņām pielāgoties. Mēs saskaņojam katras jūsu ieceres, katru telpu, plašumus, vannas istabu novietojumus. Viņi var atrasties pirmajā stāvā, var atrasties otrajā stāvā. Bet kas ir ļoti skaisti, kā jau minēju, ka mansards ir plašs, atvērts. Lighthouse tipa mājām mēs izmantojam plāķņveida pamatus. Tas nozīmē, ka pamati ir betonēti, viņos ir iestrādātas siltās grīdas trubas, ir ūdens kanalizācijas izvadi un māja siltināta no apakšas, no sāniem, tātad brīnišķīgi pamati. Jums noteikti interesētu mājas ražošanas laiks. Tātad māja tiek ražota 2 mēneši rūpnīcā un 6 mēnešu laikā pabeigta līdz baltajai apdarei. Vēl ļoti svarīga nianse ir mājas jumta segums, kur mēs izmantojam rukī jumta materiālu. Un šajā gadījumā es vēlētos tiešām uzsvērt, ka 50 gadu garantija ir jumtam. Tas nozīmē, ka mājas nesošās ribas konstrukcijas ir iekšpusē, drošībā, sausumā. Mājas jumta garantija ir 50 gadi, atliek tikai baudīt un priecāties. Šis bija neliels ieskats mājas būvniecības procesā, un mēs noteikti jums parādīsim, kā šī māja izskatās ar lieliem logiem, ar skaistu pabeigtu iekšpusi un ar mājīgu noskaņu.
un ar brīdi, kad saimnieki jau var baudīt savu tēju un darīt lietas, ko viņi no sirds mīl. Tā kā paldies par skatīšanos šoreiz, un mēs noteikti arī stāstīsim par mūsu mazo mājiņu, par mūsu lielo māju, un tas jau viss nākamajās sērijās. Draugi, liels paldies un uz tikšanos! Atā!